Māksliniece, kura prot izcili pagatavot ļoti iespējams steiku un kartupeļu biezeņu. 4 gadus mācījusies pavāra skolā Smiltenē. Izcili muzicē un priecē mūs ar kolosālām kompozīcijām Emīlija Bērziņa un Instagramā vienkārši Ems. Čau, Emīlija. Čau. Kāpēc pavāra zinības? Visiem es jau pateicu, kad man bērnībā mīļākā multfilma bija Ratatouille. Kas tā bija? Ratatouille gardēdis. Kur tā žurciņa bija. Nē, es ne... Tev pat ir uztatuvēts. Jā, man ir uztatuvēts. Šo es atceros, tādu es atceros. Jā. Un, kad biju maziņa, es nostījos to multfilmu un tāds, es būšu pavārs. Es nevarēju iedomāties jau pilnīgi nekur citur. Tavs firmas ēdiens? Makaroni ar siernikiem. Makaroni. Paga. Šo parasti ēd studentu kopmītnēs. Kāds tev foršākais piedzīvojums no 4 gadiem Smiltenes tehnikumā tieši pavāra skolā? Apkalpot valsts prezidentu, kas tajā laikā bija Levits. Levits tur bija, jā. Jā, es dabūju arī rētus, apdedzināju. Šeit baigi viņi nevar redzēt, bet apdedzināju. To sauc par Levita rētu? Jā. Runājot par tavu otru blakus dzīvi, mūziku, mākslu, visu šo. Jā. Kā tu satikies ar mūziku? Kā tu satikies ar ģitāru? Man skolā, kas bija sākuma skola, 3. klase, man bija 9 gadi, bija iespēja iepazīties ar ģitāru, kas ir stīgas un tā. Skolotāji iedvesmoja un teica, nu pamēģini, varbūt sanāks tur kaut kas. Un pēc stundām sēdēju pie datora, iemācījos Zilīt, kas bija man pirmā dziesma. Pēc attēliem saskaitīju pirkstus 1, 2, 3, 4 pirksti un redzu, tur uz stīgām ir 1, 2, 3, 4, es sapratu. Uz grifa tu sāki likt? Jā, un pēc nedēļas jau es varēju nospēlēt Zilīti. Tu esi spēlējis Zaļumbāls kādreiz? Kaut ko jau drusciņ, jā, Norvēģijā es. Kur Norvēģijā? Es spēlēju Zaļumbālu. Jā, man bija mājiņas līdz kādiem 9, 10 vakarā, un es zinu, ka tur bija bartending tāds vakars, kur bija saucās tā kā, nu, bāra iztukšošanas. Es paņēmu gičiņu, uzspēlēju, viņiem viss tur, visas dziesmas, ko es vien zināju, ir arī latvieši viņiem tur spēlētas. Viņiem ar kādiem 3 jau ir vienalga, ko tur galvenais kaut kas tur skan, jā. Runājot par giču un par tavu spēli un visu, tu minēji, tu pat iemācies pašmācības ceļā visu. Jā. Visus gabalus iemācies pašmācības ceļā. Tev nekad nav bijis ģitāras skolotājs? Nē. Novēdni? Nekad. Visu. Notis tu māki lasīt? Nē. Solfedžo? Nē, neko, es nezinu, kas tas ir. Tas man sagādā tagad tiks faktorā tādas grūtības, jo man jāiziet ārā no komforta zonas, man nebūs ģitāra vairāk tā baigi. Tas ir tā kā es visu laiku, kad uzstājos, man ir tā kā draugs vienmēr, kur pieturēties. Jā, tagad ir kur pilnīgi rokas nē, un tagad es nezinu, kā man mikrofons pat jātur. Vēl nedaudz par tavu vispār ceļu. Tu pieminēji Norvēģiju. Jā. Tu biji Smiltene, Rīga, Smiltene, Norvēģija. Jā. Kas tur notika? Es tur aizgāju strādāt, man bija iespēja 3. kursā iziet praksi, kas bija 3 mēneši atļautais laiks ārzemēs. Tā kā Erasmus? Nē, tas nebija Erasmus. Tas nebija Erasmus, jā. Erasmusā es biju uz Itāliju pēc 2. kursa, jā. Tur es pabiju mēnesi. Un tagad man bija iespēja aizbraukt uz 3 mēnešiem Norvēģijā. Tur es sāku ar augsto ceku, tad ar karsto un pēc tam ar darba organizāciju visu virtuvē. Tā pakāpeniski un atgriezos apakaļ, pabeidzu visu praksi, aizstāvēju, viss bija kārtībā, pabeidzu skolu. Un aizlaidu apakaļ uz Norvēģiju strādāt. Piedāvāju darbu, un es domāju, jā, kāpēc nē. Es gribēju pirmkārt arī mācības, studēt kaut ko. Tā bija arī tā sakrita viss tik forši, kad bija X-faktors un iespēja iestāties, un man tāds, ok, labi, taram. Ko darīsi, ja tu uzvarēsi? Tad nekas neveiksies. Nekas neveiksies, es domāju par to. Nu jā, bet es domāju, ka to pārēju gribētos bišķiņi ieiet savā ierastajā dzīvē, vispār saprast, ko es tālāk varu darīt savā dzīvē. Aizbraukšu, pastrādāšu, pasniegšu Ziemassvētku, sagaidīšu jauno gadu, tad atbraukšu ar tādu jaunu, tādu iedvesmu un jaunu tādu. Protams, nestoties uz to, kāds būtu tas rezultāts, tā pieredze, tas laiks kopā pavadītais gan ar cilvēkiem un visu to pārējo, tā jau ir uzvara. Tavā kontā parādās 10 000. Ko tu darīsi? Kas būs tas, kā tu investēsi? Pirmais laikam būtu screenshots. Ar īziņu? Screenshots. Tās īziņas ir jaukas. Jā, tās īziņas ir sulīgas, bet
pirmais būtu screenshots. Jā, tas būs pirmais, būs screenshots definitely. Bet es domāju, ka tas viss būtu tā... Centīšos pieturēties pie savu mentoru, kas ir Aija. Un noteikti es pie viņas vērsīšos ar šo jautājumu, ko varētu darīt. Tev uzrunā lirika vai melodija biežāk? Lirika. Lirika? Definitely lirika. Tas, ko tu meklē? Jā. Jēga būtība? Jā. Sapratu. Runājot par finansēm, kas ir tas, kā tu izmanto savus finanšu līdzekļus? Ko tu nopelni? Kā tu operē ar naudu? Kā es operēju ar naudu? Jā. Šobrīd nestrādāju jau no augusta, lai es varu tiešām pilnvērtīgi ieguldīties X-faktoram, sagatavot arī sevi emocionāli. Ja es pirms 2-3 mēnešiem dzīvoju Kalnu galā Norvēģijā vienpat mājiņā, tad šobrīd man ir bišķiņ jāpierod, ka es braucu tramvaju, man atpazīst vai ko tam līdzīgi. Man vēl pie tā jāpierod. Es veicu iekrājumus jau no Norvēģijas laikiem. Tā kā ar finansēm es tā kā laikam kaut ko tieku galā, jā. Tev ir kāds mērķis, kam tu esi krājis vai gribētu sakrāt? Krāt es krāju, lai es varu izdzīvot. Vairāk laikam, lai dzīvotu. Lai var tiešām teikt, es dzīvoju, nevis izdzīvoju. Tā ir atšķirība. Tā ir ļoti liela atšķirība. Un par to, kam es gribētu laikam sakrāt, ir, es gribētu ļoti sev, lai man ir viss tāds profesionāls, kvalitatīvs produkts, ko dalīties TikTokā. Tu daudz runā par TikToku, 16,000 sekotāji, 3 stundas live džemi, tā ka pirkstas pilnvērtīgi sāp. Uztaisam savējo TikToku vienu. Labi. Es arī gribu tikt ēmšu TikTokā ar 100,000 skatījumiem. Sarunāts. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Cik briesmīgs darbs. Cik briesmīgs darbs. Vai. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Jā, bet sanāca. Jā. Ko skatītājiem vajadzēs izdarīt tagad? Nobalsot par mani. Jā, jo es tiešām ļoti daudz ieguldos tajā visā un es tiešām domāju, kā labāk, kā pasniegt to dziesmu, kā savas emocijas, kā parādīt sevi, kā nezaudēt sevi tajā brīdī, kad esmu skatos. Un es arī varu pateikt, ka es izkāpšu no savas komforta zonas, jo es jau zinu savu nākamo priekšnesumu un es zinu, cik ļoti tas liks strādāt ar mani pašu sev. Un es gribu, lai cilvēki to redz un tiešām novērtē, un katra balss man būtu ļoti, ļoti svarīga, un tiešām dod man ļoti daudz iespējas. Es tev vēl veiksmi. Paldies! Es redzu, ka tev deg acis.